šīs nemitīgās izglītības pārmaiņas rada hausu, satraukumu, neapmierinātību starp pedagogiem un arī starp jauniešiem, starp izglītojumiem, starp skolēniem. Es domāju, ka uzsāktā izglītības reforma, kura bija skola 2030, nebija būtībā saknē pārdomāta. Manuprāt, bija nepieciešams uzlabot esošo izglītības modeli un nostiprināt labās lietas. Piemēram, protams, interaktīvo tāfeli ielikt klasē, kur varētu skatīties teicumus, video materiālus, tas ir brīnišķīgi, vai klausīties labu mūziku, vai vērot olimpiskās spēles, vai rakstīt notis nošu programmā, turpat savilkt pareizās atbildes, tas viss ir ļoti jauki. Bet tas nav centrā. Centrā mūzikā ir muzicēšana, sportā sportošana, droši vien literatūrā lasīšana un valodā tā ir varbūt arī runāšana un rakstīšana. Attālinātā mācīšanās cilvēku iegrožo, viņu attālina no sabiedrības, viņš kļūst vientuļš, viņš nesocializējas, viņam nav draugu. Es varbūt domāju tā, ka kaut kādos atsevišķos gadījumos tā ir brīnišķīga iespēja, citos gadījumos tā ir izolācija. Mums Latvijā ir ļoti daudz labu, skaistu, jauku skolu, un tomēr es uzsvēršu, ka katram bērnam ir sava skola. Ja? Vienam ir vajadzīgas lielas, plašas skolas, kur, piedzīvot personīgos izaicinājumus. Ir bērni, kuriem vajag mazu, šauru, mīļu, ģimenisku vidi. Mājās bērniem ir jādod arī brīvais laiks, lai viņi nedaudz atpūšās. Mēs paši zinām, ka mēs nevaram, piemēram, tik daudz, varbūt visas dienas garumā mācīties. Ja? Bet, lai iemācītos rakstīt burtiņus, burtiņi ir jāraksta. Tur droši vien arī diferencēt, kā kurā brīdī, bet nepārspīlēt. Varbūt man tā pati. Bet es neuzdodu mājas darbus, cenšos uz vietas. Bērni visās vietās ir vienādi. Ja tā mēs ņemam pilsētā, laukos, sākotnēji. Ja jūs domājat par izglītības kvalitāti, tad tā noteikti ir vienlīdzīga. Izglītības kvalitāte ir vienāda attiecībā uz visiem bērniem. Centralizētie eksāmeni noteikti atspoguļo skolēnu vispārējās zināšanas. Vispārējo zināšanu apjomu, kopumā. Kā viņš spēj orientēties milzīgā datu plūsmā. Tas ir arī domāšanas jautājums katram audzēknim atšķirīgi. Cik viņš spēj atcerēties, kā viņš iegūto informāciju prot lietot. Vai mums vajag tik daudz centralizētos eksāmenus? Domāju, ka nē. Domāju, jā, ka var būt eksāmens, bet nedomāju, ka vajadzētu visu centralizēt. Es esmu par to, ka 9. klasē varētu būt kāds 1 vai 2 eksāmeni, kurus uzticēt labot skolas pašiem skolotājiem, lai viņi redzētu, ko jaunieši prot, ko audzēkņi prot, kādas ir viņu zināšanas un prasmes, lai izdarītu atgrieznisko saiti. Man ir brīnišķīga pieredze bijusi ar ļoti gudriem vecākiem, kuriem bērniem slikti iet, bet viņi neiejaucas. Ja? Viņi atnāk, izrunā, konstatē kaut kādas problēmas, bet viņi ļauj tam bērnam pašam tikt ar tām problēmām galā. Bet ir vecāki, kuri spēr vaļā durvis un vaino visus citus ārējos apstākļus, ka vainīgs ir skolotājs, klases biedrs vai, valdība. Ja? Bet valsts esam mēs paši. Tas laiks tik ātri iet uz priekšu, tehnoloģijas tik ļoti attīstās, ka mēs varbūt pieaugušie nespējam tikt līdz tam dzīves ritmam un dzīves izaicinājumiem. Un domāju, ka mēs kopā, pedagogi ar bērniem, veļamies kaut kādā aplī uz priekšu. Un es tomēr gribētu domāt, ka mēs varbūt drīzāk esam šeit un tagad,
ne tur, ne nākotnē, ne pagātnē. Man domāt ir, ka mēs esam šeit šobrīd. Mēģinam izstūrēt cauri ar to, kas mums ir.